Elektromašīna tas ir nākotnē. Man patīk, ka es cīnos šeit, mājā. Tagad tas ir Xiaomi arēnā. Man ļoti patīk, ka 10–12 tūkstoši cilvēki visi tevi atbalstīja. Jūs zināt, tas bija manai mammai iniciatīva sākt trenēt, bet pirmais bija karate. Karate, jā, viņai ļoti patīk kimono, tad austrumu. Un no 4 gadiem sāku nodarbojos karate. Un, kad man bija 16, es koncentrēju uz kickboksu. Sāku trenēt kickboksu, tāpēc, ka tas daudz cilvēku skata kickboksā, tas ir kā liels industrija. Sāku trenēt kickboksu, protams, mamma viņš ļoti nervos, ka es cījos. Viņai nepatīk, protams, ka viņa ļoti man mīl un domā, ka man ļoti sāp uz cīņa laika. Bet tas ir mans ceļš, tas ir mana dzīve. Īsts vīrs, zini, ka atlēts. Ja pirmais stare-down pirms cīņa, tas saprot, ja viņš ej līdz galam, viņš gatavs ej līdz galam, vai kā īstais karavīrs, kā īstais vīrs, vai viņš negatavs iet līdz galam. Ko tu redzēji? Tas ir spēks arī, zini, ko viņš? Mūsu sports, mēs cieņam spēku, ja? Un šajā Porsche viņš ļoti spēk. Un tu sēži, tu jūties, ka tas ir spēka un tev vajag cienas tāds spēks. Pagājušajā es domāju, ka tas nav nopietni. Tā elektromašīna kā rotalieta, ja? Pēcīga mašīna kā uguns. Uguns tu var izmanto kā labu, vai tu var izstādīt kaut ko sliktu, ja? Un šajā, ja tu dari gudri, tu domā, ka šeit ātrums vai tāda ātrums vai tāda, protams, tas nav pretinieks. Tas ir tev kā viena komanda. Es nominēju Rihards Bukars, tāpēc, ka šajā Porsche spēcīga kā mūsu sports, kickboks, un tik ātrs kā hokejs. Tāpēc es nominēju Rihards Bukars.